klāt atkal mūsu valsts skaistākie svētki, valsts dzimšanas diena. Pavisam drīz jau 100 gadi, bet šogad, sagaidot 97. dzimšanas dienu, mēs esam ļoti skaistus pasākumus veikuši gan Ogrē, gan visā Latvijā. Ogrē uzvilkts lielais, monumentālais valsts karogs pirmajiem Latvijā. Atklājam arī represēto piemiņas vietu atjaunotu. Gājām skaistā lāpu gājienā pieminot brīvības cīnītājus un varam būt lepni, ka dzīvojam skaistākajā valstī pasaulē, kur katram no mums var piederēt kāds zemes gabaliņš, par ko mūs visa pasaule ir apskausta. Mēs dzīvojam brīvā valstī, un šis mirklis mums ir kļuvis pavisam nenovērtējams. Jo zinot notikumus Eiropā, arī pavisam nesen Ukrainā, mēs saprotam, ka lielākā vērtība ir mūsu brīvā zeme, un mazā Latvija spēj palīdzēt gan Ukrainai, gan izteikt līdzjūtību Francijas tautai, un patiesās vērtības ir līdzjūtība, mērenība un mīlestība. Mēs varam būt lieli, ja vēlamies, mēs varam būt mazi, ja vēlamies, par to liecinās tikai mūsu darbi. Es vēlu katram šajos svētkos sajusties lepnam par tiem darbiem, ko katrs dara, par savu valsti, un būt lepnam par to, ka zeme, kas mums pieder, ir mūsu lielākā vērtība, kuru mēs kopā, ja vajadzēs, nosargāsim kopējiem spēkiem. Mūsu nav daudz, bet mēs esam stipri, lepni, mēs priecājamies par savu valsti, mēs cepam kūkas sarkanbaltsarkanā krāsā, taisam pušķus sarkanbaltsarkanus, dziedam dziesmas, bērni skolās, bērndārzos dzied par savu tēvzemi, liekot roku uz sirds. Tā ir labākā sajūta, ko mēs varam šajos svētkos viens otram novēlēt. Esam priecīgi, lepojamies par savu valsti un novēlēsim, lai nākamās paaudzes par laiku, kurā dzīvojam, atcerās. Tie gan bija labi laiki. Pirmajā 100-gadē Latvija bija visskaistākā valsts pasaulē un visbagātākā un vislepnākā un ar vispatiesākajiem cilvēkiem savā valstī. To novēl arī nākamajām 100 gadiem uz priekšu. Bet mēs dzīvojam Ogrē un lepojamies par savu skaistāko novadu visā valstī. Priecīgus svētkus!